Jā, tas ir kaut kāds kāpēc tu nāk par šito tagad tieši. Atnāk čaļāņi, bet tu pamēģini šito brāks, tas ir iedzer benzīnu, saka, Bet tas laiks tev palicis kā pozitīvs, jā? Man mikrofons stāv, vien vecina Dievu un ar divas visu laiku, un mikrofons statiem, kā miķis laiku seju. Jā, un es dzienu, es domāju, bļet, zobus iztīšu. Jā, tas nevienam neinteresē. Tāda poha ir un diskomforts, nervi nav vietā kaut kāds 2-3 dienas. Neicis ir krāpnieks vai ne? Vajag jēdzīgi dzert alku. Ko mēs Latvijā čīkstam? Prezidents gejs. No 1 līdz 10, cik tu esi laimīgs vispār savā dzīvē šobrīd? Šeit jau Andri depresants un hujā arī tālāk. Tu būtu viņu tur normāli sasicis? Parādās čaļi ar tetovējumiem, varbūt kāds ir sēdējis. Tas bija tik labs video. Jā, es saprotu, es tev negribu roku dot. No visi paši neko nemāk, pelēki, nekādi, neglīti, netalantīgi, drausmīgi cilvēki. Kurā brīdī tu saprati to, ka tas sliktais PRs, ka viņš ritīgi strādā? Tuk, policija ar orderi. Un tagad tu esi nofiltrēts, sarunas būs kā uguns liesmas lietas. Rādi, kas tu esi, nebaidies būt īsti. Sveicināti skatītāji, nofiltrēts 8. sērija, pie mums Andris Kivičs. Čau, Andri! Sveicināts, sveiks. Nu, Klau, pirmkārt, es gribēju pateikt, kāpēc es tev paaicināju parunāties, vai ne? Man liekas, tu esi viens no retajiem cilvēkiem, kurš tā, bez aplinkiem runā kā ir, vai ne? Un es klausoties kaut kādas tavas intervijas, vai ko man liekas, tas ir savējais, vai ne? Kaut cik, tie viedokļi ļoti polarizējoši, ne? Viena mīl Kiviču, otra ienīst Kiviču, ne? Bet man liekas, tas, cik tu esi īsts, tas ir kaut ko vērts, ne? Kā tu pats teiksi, no kurienes tev tas īstums un kāpēc tu nepārdodies līdz pašai pēdējai pilē? Jā. Man liekas, ka cilvēks salīdzinoši neilgi dzīvo pasaulē. Jā? Man liekas, tajā laikā, kas tev ir dots, vajadzētu tā kā runāt to, ko tu domā, darīt nevienu cenšoties nesāpināt to, ko tu vēlies. Man liekas, tas vienkārši ir dabiski, piemēram, ja es ieraugu kaut kādu bezspriģeli, piemēram, kaut kādu ārprātīgi, kaut kādu, piemēram, tagad, ka izrādās, ka līdz 30 gadam nekāds Rail Baltica Latvijā nebūs. Tad projekts sāks 14. gadā, nav neviens sliežu metrus, un algās ir izmaksāti mēram 200 miljoni cilvēkiem. Un 20 miljonu gadā algās, un 12 gados nekā nav. Ir pāles daudz. Un es zinu, es vienmēr bišķiņ tālāk redzējis par to ģitāras grifa galu. Mūzika man interesē ļoti, bet man interesē arī dzīve, viss kaut kas cits, arī politika mazliet, un tas, un kino, un mākslu. Un ja man kaut ko prasa, es pat nestādos priekšā, godīgi sakot, kāpēc es neteiktu to, ko es domāju. Jo man īsti nav kam izdabāt. Varbūt tas ir moments, ka es gadā spēlēju diezgan daudz tos privātos pasākumus, piekdienās, sestdienās, un man nav viena priekšnieka, man nav darba vietas, kur man varētu izmest. Un man nav tā kā, nevienam neko nāc parādā, man neko nevar izdarīt. Man ir, ja spēlēju kādam cilvēkam giču 3 stundas, viņš ir 3 stundas man priekšnieks. Citam spēlēja 2 stundas, viņš ir 2 stundas man priekšnieks, un mēs pavadām kolosālu laiku kopā un šķiramies, un nākotnē varbūt tiekamies. Līdz ar to es varu arī izpausties, bet jā, man liekas, tas tā dabiski visā pasaulē, cilvēki kaut ko redz, viņi runā, viņi kaut ko saka. Latvijā ir baigā klusētāji, tauta īpaši šovbiznesā Latvijā, piemēram, kad bija Covid laiks. Horens runā, Grāvers nes 3 cilvēki, pārējie bija ieņēmuši ūdeni mutē, vēl daži kadri uztaisīja dziesmas par to, ka bērniem maskas vajag likt, ja? Un visi vienkārši neko nezināja, tāpēc, ka no kultūra kapitāla varēja naudiņu dabūt, dīkstāvā. Bet man pašam liekas dabiski, piemēram, ko tu domā? Es domāju tā. Man nav, ja es pateikšu, ko es domāju, būs tādā divsās, es nevaru teikt. Ja es tā, un pēc tam tev, man liekas, kas vēl viens moments, ja es būtu, piemēram, kardioķirurgs vai lidmašīnas pilots, man būtu nenormāli jādomā par reputāciju. Nenormāli. Bet pēc cik esam tā kā šovbiznesā, rokenrolā un tā, un mēs tur rumu dzeram un brendiju un viski un spēlējam gičus no visas sirds močījam un tur, man liekas, piestāv būt brīvam un runāt to, ko tu domā. Tā. Pirmais tas, ka tu esi pats sev priekšnieks, nav kam atskaitīties, bet otrs tas tev dažreiz neliekas tā, ka varbūt, piemēram, pats sev kaut kādas ceļas aiztaisīt cieta, ko no tā, ka tu esi kaut ko pateicis, vai tev vienkārši pofīgi un tu nekādas ceļas nevar aiztaisīt. Pieņemsim tagad 2005. gadā šis pideras Smilers pazemoja manu draudzeni 6. mēnesīgs, toreiz bija Danu, jā. Atrad viņas vecas skailbildes, uzlika viņu vakar ziņās uz vāku, viņa bija 6. mēnesītnī laikā, dabīgi viņa bija slimnīcā, tur varēja sūdīgi viss beigties ar bērnu, jā. Es aizbraucu presinam, iepļaukāju viņu mazliet. Man bija 370 negatīvas publikācijas gadu laikā. Es biju uz katru vakaru ziņu žurnālu vāku gadu. Nenormāls, melnais PRs. Viņš teica, ka viņš man novāks no skatos, demonizēja sistemātiski. Ja? Es domāju, kas būs, kas tagad man būs?
Dirsā būs, konči nebūs. Koncerti tikpat, viss turpinās, mazliet nomainās publika, parādās čaļi ar tetovējumiem, varbūt kāds ir sēdējis, kādam kāds, respektīvi, tādi pareizie zēni, normāli cilvēki. Neviens nav bijis lovkā žaketītē vairāk, tie tur pareizie, tie tur kaut kur tur aizgājuši. Un es jums saku, jūs domājat dzīvē, kādreiz uztraucaties par to, kas būs. Es jau no točinā esmu izgājis cauri drūmākajam, tur demonizēšanas melniem PR-am. Nekas nebūs. Nomainīsies viena niša, būs cita kaut kāda. Jo cilvēki baigi dzīvo burbuļos. Ja? Tev nemīlēs vairāk kaut kādu tur. Tu tur precējies, saroties un vispār gaišā, un tu trišķies, tev nemīlēs vairāk kaut kāda gaišā mājasainies, tev nemīlēs. Bet tev sāks to muzeum klausīties un mīlēt džeks, kas arī šķīries. Kuram arī bijuši sūdi. Kurš to saprot? Jā, kurš to saprot. Un beigās viņi Zoros beig labi, kur jau apskatnieks pateica, ka labāk viņam vienreiz rasi навсегда to reputāciju sabojāt, un tad, lai vairāk nav jāmocās, lai nav jātēlo. Vienkārši es kāds esi, viņš ir tur tāds, un viss ir skaidrs. Babņīgs, dzērājs, šķirās, kaujās, jā, un tā. Lai viņi uzliek man to šilti, ja viņiem tā ērtāk. Protams, ka viņiem neinteresē, ka esmu 140 dziesmas atceries tā. Un man ir viegli, man vairs nav jāizliekās. Man nav jāģērb balts krekliņas žakatīti, labdien, ļoti patīkam, jā. Es varu teikt, es tev negribu roku dot, brē. Es tā teicu dzīvē. Baigi maz tādu cilvēku, kas tā spēja pateikt, zinu, visi vienmēr cenšas, palikt tā kā, nedodies tur sabojās. Līdz ar to nekas neaizvarās. Es saku, ja ir kaut kāds beigais status darbs, vai kaut kas tāds, es pierakstīsim prātu vētrā, varbūt savādāk. Man liekas, viņiem ir bijis PR uzstādījums savā laikā, ka viņiem jābūt. Ja cilvēki izjūt vai pozitīvas emocijas vai negatīvas. Un man liekas, es varbūt kļūdos, man tā no malas izstāst, ka viņam tiem sadalinātiem līdzīgi, ka galvenais ir būt pozitīviem, priecīgiem, jaukiem un gaišiem. Un, Džeki, ja jūs gribat pilnu mežparku vai kaut ko, neiedomājieties teikt, ko jūs domājat, vai ļauties kaut kādām negatīvām emocijām publiski. Ja tas ir tāds biznesa plāns, tāds uzstādījums, tad to var saprast. Mēs vispār neskam neko sliktu, neko negatīvu, nekad nestāstam, kā mēs patiesībā jūtamies. Jo es pieļauju, ka tie, kuriem ir tie gaišie tēli, viņam arī redz visas tās pašas ziņas, redz visu to pašu bezspriģeli, ko mēs, ar viņiem arī dzīvē viss kaut kas notiek, vienkārši viņi principiāli par to nerunā, jo kolektīvā ir vienošanās, ka mēs esam gaiši, mīļi, jauki un pieklājīgi, vienmēr, lai arī kā mēs justos. Es par šito arī visu laiku, pats ar sevi visu laiku cīnos, vai ne? Jo man gribas būt tādam, kāds es esmu, man negribas tur piespēlēt, bet dažreiz man liekas to, ka es, nedaudz pat daudz baidos to, ka man tas un kaut kāds iespēja vairs nebūs, jo es jau nezinu, kas slikts var notikt. Tad tu saki uzmīstam visam. Tev vajag vienkārši iedomāties, kas varētu notikt, sliktākais, kas varētu notikt. Manā laikā, kad man sāk to melno PR taisīt, un galvenais, kad sāk viens un pārējie pieslēdzās, jo es ļoti labi pārdevos. Tas bija biznesa. Zelkivičs ideāli pārdodās kā tāds... Kā sliktais tēls. Sliktais tēls. Kaut gan īstenībā esmu super sirsnīgs. Džeks atsaucīs, tu uzreiz atsaucos prezes podkāstu. Jā. Es visu reizi visiem palīdzu, es ar visiem runāju, bet pārdodos es, kā tāds skandalozais. Tā var uztaisīt man naudas. Man ir kaut kāda enerģija, tās nezinu, manim ir klikšķi, vienkārši klikšķi vairāk kā uz citiem. Vismaz agrāk, tagad nezinu pēc agrāk. Un es domāju, kas būs Āņš sudīgākais? Ja tu pateiksi par visiem tiem pidariem, ko tu domā, par visām santām izdevniecībām, Sajām, Simpsoniem, Santām, Mančām, visiem šiem te kretīniem un radios programmu direktoriem, visiem šie, kas ir kaut kādā amatiņā tikuši un uzreiz spēku, sēž pirkstiņiem gaisā, paši neko nemāk, pelēki, nekādi, neglīti, netalantīgi, drausmīgi cilvēki. Es domāju, kas tev būs sudīgākais, kas tev būs? Nerādīs tev par āģi, nerādīs tev par teļuku, konč tev nebūs. Tas man teļuks pokuj, tāpēc, ka rekur ir televizors. Radio arī pie dirs, jo rekur ir Spotify un TikToks un viss pārējais. Un koncerti būs tāpatās, jo dziesmas jau ir labas. Un es māku dziedāt un spēlēt ģitāru labi. Un tu neko nevar izdarīt. Un viss. Man vienmēr iedomāties, kas būs tas sliktākais. Piemēram, arī cilvēks grib no darba aiziet. Aiziešu no darba tā, cik man ir piķis, cik ilgi var izvilkt, teiksim, par tiem iekrājumiem, ja? Un vispār kaut ko un tā. No šitā visu, ko tu stāstīji, man jau izdarīt vairākas tēmas, par ko es gribēju tev parunāt. Viena no tām ir, kas tev tur toreiz bija ar to Spotify? Sanāk, bija kaut kas bija Zeskāras vārdā uztaisījis un piķis. Tas vēl joprojām tā ir. Tas nav tavs profils? Nē, es tur varu, caur DistroKidu, es tur varu pievienot jaunas dziesmas, bet es nezinu, kurš ir izveidojis to profilu.
Man bija aizdoms uz Gundaru Raču, kurš man telefonu sarunā teica, ka tas nesot viņa pirksts. Jo es vispār neinteresējos par nekādu Spotify. Es tur močīju, un kad es sāku par Spotify interesēties, kaut kādā, 17. gadā, 16. Ja? Un es iekšā un skatos, ir ZSKārs profils jau, bet ir tie lielākie hiti, to, ja tu esi viens, tev es nemelot, un visas tās dziesmas, kas ir bijuši mikrofonu ierakstu 100% svaigs izlasēs. Tās ir. Un es tur ko un kā, lai es tur tam distrokīdam rakstu, viņš apliecināja savu personību, es pierādīju, ka esmu autors un tā tālāk, un tad es tagad varu pievienot ZSKārs gabals jaunos. Bet tu nezini par to pagātni. Es nezinu, cik man tur skaties, es nezinu, man nav zilais ķeksīts, es nezinu, kas tur izdarījis, un es rakstīju ChatGPT, viņš man tur rakstīja, kādā veidā es varētu to noskaidrot un izdarīt tā, ka es esmu saimnieks tam tur, bet tur diezgan daudz ir tie skatījumi, un kas tur to naudu deva. Bet es dzirdēju, Aerosmita solista, Taylora intervijas skatījos pie Joe Rogan, viņš sūdzēs, ka viņš vispār drausmīgas kapeikas saņem pie tiem, jo tas Zviedri arī žulās, tie Spotify īpašnieki, ja? Viņi tev neizmaksā, tu īsti nezini, un tad tiesājies, un tās tiesas ilgst, un respektīvi, tās laiks ir, jā, tu vari mūziķi pelna koncertiem, klausties man muzonu pa velti un tā, bet kas ir ZSKārs profilu Spotify uztaisīs, es nezinu, Okay. Ko es dzirdēju, ka ja kāds liek iekšā dziesmas, tad Spotify automātiski pats uztais profilu. Es nezinu, es neesmu. Jā. Bet es nepārdzīju, viss kārtībā. Galvenais, kur dzirdēt tos gabalu pēdējos, otru, trešo. Ja tev kaut kāds kāpēc tu nāk pa šito tagad iekšā vai vispār? Nekas. Okay. Es no Spotify vispār neko neesmu redzējis. Tev bija tāds periods, ka tu, es nezinu, pastāst vairāk, tu biji uz to Norvēģiju aizšāvis, jā? Kas tev, kāpēc tu tur aizbrauc un kāpēc tu atgriezies? Bija tā, vienās Covid laiks bija, man zvanījās Čomiņš, kuram insēts tur veselības ministrijā, viņš kā Anģa Dirsā būs. Man vispār tajā brīdī bija ļoti labi iekrājums, nevarēja sūdzēties. Un viņš saka, vecīt, augusts līdz aprīlim muzons nebūs vispār. Nekādas spēles, ne privātie pasākumi. Man jau tajā laikā bija kaut kādi 2 sodi pa 2 štukām privātos pasākumus, kas spēlēja. Covid laikā. Tuk policija ar orderi. Super, jā. Un tā, vienīgais, ko es iemācījos laikā, ka nekad nevajag liecināt pret sevi. Jo es tur biju ar tiem brīvo latviešu apvienību, man tur uzaicināja uzspēlēt brīvie cilvēki, biedrība brīvie cilvēki. Es saku, bet, kā jūs tur, es saku, es tur spēlēšu, jūs pasākumā sežu un beig spēlēju giču un dziedu un tā, un duk pie durvīm, un ar orderi, ja, un tad policija viss pratināja, man blakus Roberts Klimovičs šeit, bija tāds aktīvists internetā beig, un policija saka, ko tad jūs šeit, Kivičs, kungs darat? Un Klimovičs saka, tev nekas nav jāsaka, tu vari neliecināt pret sevi. Un es tev policija saku, es negribu liecināt pret sevi, viņi tā, un aiziet prom. Es domāju, šitā drīkst, visi dzīvi. Respektīvi, un pateica, ka nebūs nekāds muzons, nekādas spēles, nekādi privātie pasākumi, būs tādas slapstīšanās, un es noliku telefons, domāju, kaut ko domās. Un hops man zvanīja Džeks no Norvēģijas pazīstams, viņš kā viņš negrib atbraukt. Es viņam stāstu, pusgadu nebūs taču mūzika, jo es visu laiku spēlēju tos privātos pasākumus un pelnīju naudu ar koncertiem, privātiem pasākumiem. Viņš šeit, brauc šurp uz Norvēģiju, vecīt, uz pusgadu. Es saku, ko es tur darīšu? Mežā, vecīt. Es neesmu nekādu motorzāģi rokā, tur ir kāda Norvēģijas meža. Es par neko nerubīju, tur vispār neko nerubīju no tā. Viņš brauc šurp. Es saku, Lienē, uztaisi tādu avantūru, braucam uz Norvēģiju, mežā pašancēt. Viņi saka, davai braucam. Un nopirkām biļetes, mēs bijām Norvēģijā, un man Džeks apmēram izstāstīja, ap ko grozās lietas, un es nostājos 7 mēnešus mežā. Man piķis bija, man pilnīgi viss bija, un es domāju, es tiešām esmu jobnutījis. Jo neviens cits Latvijā šis no mūziķiem. Tā nedarīt. Jā, bet man bija uzstādījums sev, jo vēl liepnieks ierakstīt Vitri Kivičs mežā izturēs 3 dienas. Un es vienkārši 7 mēnešus no fizuku tur drausmīgāk, bet tur viss ir vai nu 45 grādi kalnā vai 45 grādi lejā. Plus tas zāģis sver, jā. Bet tur bija baigi viegls darbs īstenībā, tur tās līnijas iet vienkārši jāmauc nost tās eglas, skrīt uz abām pusēm. Bet pirmo mēnesi, domāju, tāpēc, ka šausmīgi izturīja, vai tas nav tur zālē uzspiest 150 vai tur ķēgu uztaisīt. 150 zālē, tas arī ir ļoti grūti. Vajag spiest vienkārši. Labi, un kā tu sapratīji, ka laiks atgriezties? Es tur biju baigi labi iedzīvot, tur bija kolosāls skaists, liels, 3-metrīgiem griestiem, tāds autentisks, tāds antikvariāta dzīvoklis, skaists Fārstundā, kur mēs dzīvojam. Un vienkārši pēkšņāk zvanīt no Latvijas, aprīļa, ka mums var uzspēlēt, un kaut kāds Covid tā kā gāja. Sākās karš! Krievi iegāja Ukrainā un beidzās Covid tanī dienā. Tanī dienā beidzās Covid. Viss tagad ir karš topiks.
Un sāk zvanīt, kad vajag konči, un tur kaut kāda spēle, un beigās es skatos jau 6-7 spēles savācās mēnesī, un tur normāls naudas, un piezīmēja no slavnībām bez filtra, ka jūs Lienu varētu un tā, un tur pateic to ciparu, pa kādu varētu filmēties, es saku, brāsim atpakaļ, un viss. Bet tas bija tāds, tagad man tas posms šķiet, tas vispār bija grūti, bet tagad man tas šķiet šausmīgi romantiski, tās egles un sniegi un tie klinšēnie kalni, un jau 7 no rīta tu ir tāda mugurena un tāda zāģi, tādā oranžā kostīmā ar tādu masku. Bet galvenais, kas ir pozitīvs moments, ka tā nauda man bija iekrāta labi, jā. Es vispār varēju nesūdzēties, ne pa ko, es varēju gadu nestrādāt, godīgi sakot. Bet pozitīvi ir tas šāds darbs strādājot, ka tu saproti, kurā brīdī var nokt un pateikt, ka viss. Tas nav izdzīvošanas jautājums. Traki būtu, ja tev tiešām ir jāmočī smags darbs, lai tev ir ko samaksāt īri. Bet es biju sev uzstādījis mērķi pusgadu izturēt Norgē mežā. Un pat 7 mēnešus nostrādāju. Un tad brauc mājās. Un tad ir slavnības bez filtra un tā. Tas tas stāsts. Pārziemoju Covid būtībā. Okay, skaisti. Es sēdēšu Latvijā, grābšos iekšā spilvenā visu laiku, jā. Tērēšu to piķi, kaut ko sākšu, dzert to saules bezjēgā, konči nekā tam, ko es darīšu. Jā, un tā. Vajag jēdzīgi dzert alus. Es tur redzēju, Norvēģijā tas ir grūtāks, bet tur ir 4,6 stiprākais saules. Tev vajag stiprāk? Nē, kā normāli saules 5,6, nevis 4,6. Ja? Un tur arī svētdienās vispār nepārdod un darbdienās. Tur strogu izturas. Tas dzīves stils nebija priekš tevis, jā? Nē, man viss patīk. Es jau biju ar Lienu un Mazo. Mums bija skaists dzīvoklis. Nē, es tieši par to alu. Tas nebija pārdzīvojums. Nē, so dārgi. Baigākās naudas. Cik aliņš maksā Norvēģijā? Norvēģijā bārā maksā alus 10. Lidostā 13, 14. Veikalā kaut kāds 2, 3. Tas BC tāds. Bet viss bija super. Man Lienīt pavadījums vakarā nāc mājās, mazais skrien pretī un vakariņas uztaisīts. Un mums bija tiešām super skaists dzīvoklis un liels televizors un milzīga. Bet tas laiks tev palicis kā pozitīvs, jā, atmiņā? Ļoti romantisks, tagad man liekas. Tāpēc kā tiem, kas ir armijā gājuši armiju, īstenot viņš tur dirsā. Tu esi gājis armijā? Nē. Bet tie, kas gājuši padomu laikā armijā, tas viss ir pilnīgākajā dirsā. Kā tu izšmauc? Pagaid, tev nebija jau pēc gadiem? Man bija tā, ka es mācījos universitātē, man bija jāiet armijā, un tad es beidzu universitāti, man bija kaut 24, 25 gadi, un līdz 27 laikam ņēma. Bet kaut kā no manīm lēnām atsējās. Bet līdz 27 gadiem bija jāiet. Kaut kur tur, kaut kur muki, jā? Es neko nemuku. Es biju vienkārši... Izspruk kaut kā. Nē, es spēlēju profesionāli basīti. Nē, kā tur bija? Jā, es spēlēju profesionāli basīti, un tad kaut kā pa manīm vairāk neinteresējās vienā brīdī. Bet tā, ka es kaut ko muku... Tā bija Latvijas armija. Man jau būtu jāiet Latvijas armijā. Esmu 77. gads, 97. gadā man 20 gadi. Es varēju iet armijā no 97. līdz 2002, 2003. Nu jā. Kaut ko viņi tur man rakstījis, kaut kur aizgāja, un kā tik es nebija arī ar basītes nebija saistīts kaut kādu sporta rotu vai kaut kas tur neatceros. Nu, labi. Jā. Es tev gribēju prasīt, kurā brīdī tu saprati to, ka tas sliktais PRs, ka viņš rītīgi strādā, tas ir viens, un otrs ir, vai tev ir kāds spilgts pieredze, kur tu sēdēji un izdomāji bāc jaustais kaut kāds sviesti jaustais un ko tu izdarīji? Kā man jau nav varianti iedomājas. Tas Millers kaut kādā 2005. gadā sāk močīt iekšā katrās vakara ziņās, tas viss ir portālos, un tur viss ir sadirst, tur bija līdz humoram, jā. Kaut kāds aliņš rokā, tur mūziķi tusiņš apvilkts riņķis vai sākās plosts, jā. Piemēram, mēs tur kaut kādā golfa laukumā esam, tur viss tur rindā čurā krūmos, kaut kādi 15 mūziķi, es esmu izgriezts cārā, urinēju tur golfa bedrītē apmēram. Košam visu laiku, un tu saproti, ka tev tā es pa slikto. Bet es arī sapratu to, ka, principā jāspēlē līdzi. Es nevaru visu laiku, esmu labs čalis, esmu superīgs džeks. Kas jūs neredziet, ka esmu labs, foršs čalis? Jā, tas nevienam neinteresē. Jā, un es vienkārši sāku spēlēt līdzi, es sapratu, un es sāku to Kiviču vērot tā kā no malas, no malas, jā. Bet, kas attiecās, pieņemsim, uz kaut kādiem gājieniem, es arī, protams, ka neesmu normāls līdz galam. Tas ir skaidrs. Protams, ka esmu šībernieks bišķiņ, ja. Es pēc tā visu, ko esmu pārdzīvojis, es nevaru būt normāls. Es vienkārši, teiksim tā, es varbūt ikdienā labs tētis, vīrs, normāls cilvēks, bet, protams, tad mēs tur iedzeram maliņu, man visādas idejas vienmēr bijuši paņemt giču, vai tur uzspēlēt vecrīgā vai kaut kādas trakas lietas, tā. Bet speciāls neesmu taisījis neko nekad, piemēram, man TikTokā tas skrītākais, kurš tam slēpiem tajā sniegā tur nokrīt. Jā, tas bija super. Man bija tiešām dirsā, man bija triceps pilns, ikri pilni, un es vēl slēpoju, Zigā un Liena filmē, un es vēl bremzējot nokritu. Es jau, dirsā, sakot, nofilmēšu to, es tev pateikšu,
šo te moku kambari. Tas bija tik labs video. Jā, Ikri pilna. un aiziet. Tas pats arī. Es plādīju koncī, trāpīju reāli mikrofonu pa zobiem, un es jūtu kaut kas hrum, un mājās sēd rupnājis. Man jau bija ielikties zobs. Man bija šitais īstais šis bija ielikties. Un es jūtu dirsās zobs paliek mutē. Sazvanšu to, kur es tur gāju, dentālārts, jā. Es saku, pagaidām, mēs braucam pie tā zobars, es fiks nofilmēšu šo te, ka manā zobu. Es saku, čau, un tā, dirsās zobiem, es saku, bet brauc pie zobārs, gan jau būs normāli. 200 štukas, bet vienmēr, kad tu kaut ko dari, tā, easy, tā, bet baigi dabiski. Ja mēs runājam par to PR, tur jau saprot arī nekas melns, viņas melns ir, ja tu esi slepkava. Ka tu esi krāpnieks, ka tu esi apmānījis cilvēkus, nozadzis naudu, vai ka tu esi reāli pazemo kādu sistemātiski. Tas ir melns. Es esmu šobiznesa džeks, es varu atļauties dzīvot brīvi. It īpaši man jau bija 40 gadu pāri. Es vienkārši bišķiņ jāatlaiž. Plus vēl mēs bijām lienbaigi iemīlējušies tajā brīdī. Tagad vairs neesat, kad tu saki bijām? Nē, mēs bijām tieši iemīlējušies. Tas sākumiņš, jā. Okay. Un tev galvenais vēl spārni pieauga baigi tajā brīdī. Tev vispār visi bija dīrs. Sevi jau vienkārši malc, jā. Un tā, es domāju, ka tur jau nekas slikts nav, ka tu saki, ko tu domā. Vismaz ar manīm ir skaidrs, tur tas Kivičs var patikt vai nepatikt, bet ar šitos zēnus mums viss ir skaidrs, viņš ir nolasāms. Kivičs netēlo, Kivičs vienkārši brutāli ir tāds, kāds viņš ir. Es ieteiktu vairāk uzmanīties no ļoti koptiem zēniem, tādiem ļoti ķemētiem, kas ir vienmēr pārsmaržojušies. Ieteiktu uzmanīties no zēniem, kuriem mīļākie brandi ir Lacoste un Tomijs Hilfigers. Īpaši Lacostes nesētāji ir bīstami. Tiem, kuriem ir boss pulkstenis ar brūnu ādas siksniņu un rozā šorti. Tas ir ļoti kolosāli, superīgi cilvēki, gaiši un mīļi un jauki. Ja jūs atapsieties bez jebkā ar salauztu sirdi, ar salauztu dvēseli vēl parādos. No tādiem ceļiem, piemēram, es ļoti uzticos cilvēkiem, kas lamājās. Viņš ir atklāts, nolasāms, viņš ir mazliet emocionāls, viņš ir saprotams, viņš ir dzīvs cilvēks. Man vienmēr bijis bail, tāpēc man riebjās latviešu politiķi, viņiem uzdot kaut ko jautājumu. Te man jāsaka, kāpēc tev jāsaka? Man jāsaka arī, ja tā pilnīgi godīgi, kā tu visu laiku runā, bļaļ, negodīgi, un šitais viss, tie pielaizītie glumie, tāpēc rīt panorāma nevar, es kā slēdz iekšā, sīkā mostā sasniedz, vienmēr tur sēž politiķis. Bret Dirsais, tad esmu pārslēdzies kaut kādiem dabas skatiem no rīta, 4 Norvēģijas dronas vai kaut kas tāds. Es nevaru izturēt tos pielaizītos glumos, tos tēlotājus, tas ir vāks. Kam tas vajadzīgs? Klau, Neits ir krāpnieks vai ne? Tavā skatījumā? Es nezinu. Mums bija toreiz tā, ka viņš man piezinīja, un viņam bija skaidrs uzstādījums, ka varētu uztaisīt, pa cik tur tā vāna, viņš varētu uzdirst par to vānu, es tur viņam tur, ko tu vispār liena, tad viņš kaut ko uzbrauc lienē, uzdevumi pārdot tur kaut kāds 3000 biļetes pa 10 eiro vai kaut kas tāds, 30 štukas kasē, tur 10 viņam, 10 man, 10 pa to ringu. Kas tur naudas par notika? Nē, tur notika tā, kad es dabūju to pirksta traumu. Man liekas, ka pasākumu organizēja Arnis Ozoliņš, kas pie tevis ir bijis podkāstā no Audio kvartāla. Jā, viņš organizēja. Viņš bija organizējis. Wow. Un visi jautājumi par biļetēm pie viņa. Jo šeit uztaisim haipu. Es teicu, tas nevar aiziet tāds sūds. Aizies, tu galvenais es paņem siks un tā klausies, tu pēc gadiem varētu būt mans dēls, panāc šurp uz pērienu. Jā. Tas bija iestudēts, ja? Bet dabīgi. Es teicu, bet kā? Es saku, tas nekad nevar aiziet. Un es skatos, aiziet. Un tur sodies un pa īsto nāk klāt to Anģa turies, jā. Es domāju, ko tajā ringā, kā mēs vispār tur kā to izturēt. Tu būtu viņu tur normāli sasits, ja nebūtu tev pirksačkarēts? Es būtu gājis, protams, virsū uzreiz. Bet tu reāli viņu būtu saudzējis, vai tu reāli būtu glabējis? Tas nebija. Es domāju, ka arī tur kaut kādu skriptu izdomāt, kaut ko atrunāt. Jā. Vienkārši es vispār iesaistījos, es saprotu, ka var nopelnīt 10,000 kādās 20 sekundēs. Un tā, es saku, Džeki, tas nav iespējams, bet ja jūs sakat, ka tas ir iespējams, tad davai, vai ne? I'm in, jā. Un kāds beidzās? Beidzās tā, ka man tā pirksta trauma, un beigās tur kaut ko nepieļauj, tur kaut kāda licenci, tomēr kaut kādu atļauju vajag. Un tā tas arī tā pirksta, kā viņš uz pirksta stāv. Es varu saņemt dūrē, es varu spēlēt ģitāru, bet es nevaru īsti tur boksā kroči. Un es ar palmstrēkiem varu strādāt. Bet klausies, Neits tak pie zūta iekāpa ringā, baigi dabūja pat tā. Tev bija paredzēts arī tur iet, vai kā tur bija? Tur bija kaut ko, tas bija ļoti jocīgi. Tanī dienā bija paredzēta fotosesija un kaut ko fotosesija un kaut ko parakstīt.
Un es nokavēju pusstundu, un Niks jau stāv, viņam kaut kāds zilma un pārsist lūpa. Es saku, kas bija tie organizētāji kaut kādā debilismā izdomājuši kaut kā pārbaudīt ringā, uz ko tad, kurš ir spējīgs. Tas jau bija kaut kāds uzmetiens. Nē, es domāju, tas ir pilnīgākais debilisms, jo intriga saglabājās tik ilgi, kamēr neviens nezina, kas tur būs. Kā kurš ringā izskatās. Saprot? Un tagad Niks iet ringā un Zuds viņam sadod. Es saprotu par kaut kādām personīgām lietām, par māsīcu vai kaut kādu pazīstamu meiteni, ko Niks stāvoklī pamets vai kaut kas tāds. Jā. Nu, es pat nesapratu. Un visi pasākums beidzies. Un es saku, ko man darīt? Neko, ejam augšā fočēties. Nofočējāmies un visu. Tev plāns tur sist nebija vienam, jā? Nē. Pirmkārt, es 100% dodu pretī. Jā, sāksim ar to. Man jau spēku ir daudz, man tur kāda boks tehnika, kā dižā nav. Es tā parās maisa esmu paklapējis un kā iesist man skaidrs ir. Jā, un tā. Jo stulbi bija tas, kad Niks nereiz neiesit pretī. Viņš sarāvās čokurā un pietiek. Nu jā, bet viņu tā zaudē. Nu, viņi tur tā zveitēja bez pauzēm. Viņš jau tur nevarēja pat neko mēģināt izdarīt. Protams, ka Zuds profesionāls boksers un tā tālāk. Jā, bet tu tomēr kaut kā pretoties, pieklājums pēc svara. Mazliet. Tu būtu lielāka pretstība izrādījis, jā? Es domāju, noteikti, jā. Bet. Tā tas bija. Man šausmīgi jocīgi. Vajadzēja visu paklusu un vajadzēja nofočēt tās bildes un tās biļetes un visu, un lai iet. Un tādā brīdī arī baigi tur pārstāt tās biļetes pirms, man liekas. Ka visi saprot, ka kaut kā nekas būs vienos vārtos. Es saku, es visu dzīves tur svars cilājis, tur, visu mūžu es tur ķēgu ar 200 taisīs un 130, 150 spiedis visu dzīvi. Un tomēr man ir profesionāli basītas spēlēs, man tā koordinācija ir un es distanci jūtu un es saprotu, ka palikt malā vai iedot iekšā un kaut ko. Karažas Zutim tur būtu plānu gājis, jā? Nekad nevajag slīdzināt bokseris cilvēkiem, kas neboksējās. Jā, tas ir pilnīgi. Tu vari baigi labi redzēt YouTube'ā, ka, piemēram, iet kaut kāds tur powerlifters, iet ar bokseru. Viņš viņam vispār nevar iesist un tikt klāt. Viņi tā jūt distanci, viņi pakāp solīt nos, viņi iznirst zem rokas, viņi ir klāte, viņš ir klāte, viņš ir malā. Tur vairs tavs spēks un masa tur nepietiks. Un tu gribi ielikt visu tajā vienā sitienā, bet viņš jau redz, ka tu lietas soli, ka tu iesēdies kājā, ka būs sitiens, jo vienmēr jau pirms sitienu iesēžās, jā. Viņš paiet nost solītnī brīdī. Viņi vienkārši nevar trāpīt un beigās viņi apmēram minūtes laikā ar bez ālpas. Viss kaču. Kardio. Vispār cilvēks ir uzsēdis tā, ka viņš var minūti kaut kur plosīties. Minūti tu var močīties un tad ir halka ciet viss. Un tādiem zēniem, tādiem pavisam lieliem čaļiem, viņiem 6-7 sitieni tukšumā, viņiem ir ciet jau viss. Tā kā, bokseris, tas tomēr, stiprs cilvēks, kā Devons Larats boksēja ar to islandiešu spēku vīru. Devons Larats armwrestlers, jā. Jā, viņš ar to, ar Haftoru Bjornsonu. Jā, viņš pie tam galvenais, kad ir speciālība, bet kā Kanādā bijis, pilnīgi bēdīgi izstiet. Pilnīgi bēdīgi. Es mēnu, kaut ko vismaz, kaut ko kājās, kaut ko, daudz maz, kaut ko. Vispār neko. Un tas jāsaprot, ka boks ir skills. Tas ir skills. Tas, ka ir spēka daudz un varvanība par bokseru nav variants. Starp citu, kamēr man te iepīkstējies telefons, es gribēju pateikt, mums būs pics pēc tam, tu paliksi picu arī uzēs, vai tu skrien? Es esmu žoskās diētas, bet labi. Vienu apēdīšu. Bet tas pēc epizodes. Nē, toši, mēs braucam Dubai, braucam 2. februārī un normāli jāizstās bildēs. Nedrīkst sapam pa daudz. Skaidrs. Klau, Andra, no 1 līdz 10, cik tu esi laimīgs vispār savā dzīvē šobrīd? 9. Blin, baigi augsts klausies. Ārnis Ozoliņš viņam uzjautāja šādu jautājumu. Viņš teica, blin, tāds varbūt pietčuku var izspiest, vai ne? Kā tu paskaidrot, no kurienes tev tā latiņa turās? Tāpēc, ka man ir ļoti forša sieva, kas man ļoti atbalsta, ļoti skaisti. Tiešām man ļoti, ļoti atbalsta. Mums ir kaut kāda arī tā kombinācija tāda, ka mums ir enerģija kopā ar naudām, ar darbiem, viss uzgājas augšā. Mēs saucam mīļu meitiņu, suprīgu meitiņu, mums 5-gadīgi mājās. Man ir 5 gadi jau kā laiks skrien. Jā, man ir daudz koncertu cilvēku aplaudēja, prasa vēl, labi izturās pret mani. Ziņā, ka padomu laikā bija tāds novēlējums veiksmi darbā un laime ģimenes dzīvē. Un ģimenes dzīvē tā laime ir un darba arī ir veiksmi. Ko tu vairāk var gribēt? Es arī sešu reiz mājās, domāju, viss kādreiz nomirs, bet rekur man tā sievas manīm rūpējās un tas mazais reku sēž un tā eglīti tur tā un konči ir un kaut kāda plāna nākotnes un viss labi. Jā. Un kas būtu, teiksim, tas vienu to ballīti, kam tu atstāji rezervē? Kas vēl varētu tāds notikt? Es teiksim tā,
Nu, ir jau kaut kādas negācijas, es nevaru būt pilnīgi laimīgs. Man uzstāsts, mums teiksim, pārdot turē tās zāles daudz maz, jā. Es par to uztraucos. Es nevaru sacerēt jaunu dziesmu, man kaut kāda radošā tagad pauzīt iestāsies. Vai kaut kādu hītu, man ir kaut kāda 5, 6 labi gabali, par kuriem citas grupas ļoti priecātos. Bet nav, un to es pārdzīvoju, jā. Tam man vajag fizisko pielikt bišķi. Ir kaut kā tāda, es gribu tā kā agrāk, es varu 15 pievilkties un tur 5 noskriet, jā. Un man ir tāpēc, cik tos svars cilē lielos un tos weekendos, privātajos pasākumos, laiku rītās kotletes, karbonādes un viss tās zivis un viss. Un man dod līdzi gaļas. Man dod bačoks ar aliem pudeles līdzi. Es to visu atceru mājās. Es domāju, ko man darīt ar to visu tagad. Un tā varās viss dzer lēnām garā kaut kā. Ne? Es gribu tā bišķiņu šeipiņu uzraut tieši uz to kardio augstu. Kaut kāda sīkuma. Kaut kāda sīkuma. Es jau tāda laime pilnīgi ir, ka tu ej pa pludmalu un tev iespīd sejā saule, un tev baigi kāda eiforija. Laimīgs cilvēks ir, ka Latvija iemet hoķi izšķirošo golu Kanādai. Jā, tā ekstāze. Varbūt tā ir pareizs vārds. Tu man prasa par laimi, bet es atbildu par ekstāzi. Jā. Tā ekstāze, tā absolūtais. Nē, tā ir absolūtā laime. Absolūtā laime, un tu vēl augstu valtāk. Čung, un vēl divas. Ja, un čomi riņķi un bučus. Tā ir tā absolūtā laime. Ja. Tā. Kā tev, Andri, vispār šobrīd attiecības ar alkoholu? Jo es laikam, cik esmu dzirdējis, tev laikam dzīves laikā vispār gājis visādi. Tu tā ir bijuši arī periodi, ka tu pārāk daudz varbūt aizraujies, ja kāds tev šobrīd tās attiecības? Man attiecības alkoholu ir tāds, ka pa nedēļu es nedzeru neko, pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien, sestdien parasti ir haltūras, respektīvi privātie pasākumi, kuros dažreiz es iedzeru, dažreiz neiedzeru, bet, weekendos es tomēr kaut ko iedzeru. Jo, piemēram, man tomēr vajag pārslēgties no tās dzīves, kuras, piemēram, mammai bija palīgā un tur sakārtot māju un visās tās darīšanas, un pēkšņi es sēžu un tur 50 cilvēku uzlaukos vakarklietās, Anģe, davai! Un man tomēr nav vienmēr tas feelings tāds baigais, un es, piemēram, iedzeru kaut kādas 100 gramus rūmu ar kolu, siltais iziet caur tāds, uzreiz tāds, vēl kaut kādu rumiņu satājas, un man uzreiz gribās spēlēt, un es tā kā iekšēji atraisos. Kaut gan 18. gadā es nospēlēju visu gadu, nedzēru vispār neko. Un kāds tā bija izdomājis, ka nedzērs tad? Man aritmijas bija, sirds aritmijas, man sākās ar veselību tur un tā, un tagad ir daudz maz man ar to ir sakārtojies, bet jā, weekendos, bet tā, ka man mājās stāvēt litriši, ņābis leduskapī, un es tā katru vakaru tur ielietu sotaku vai 2 vai tāds 0,5 vai kaut ko. Vasarā uznāk, piemēram, baigāliņas sagribās, ka aizbraucam darba dienā uz jūras dubultiem, tramvajs, tur tāds salas tramvajs. Izdzer vienaliņu, baigi aiziet karsta vasaras diena, plus 30, vilnīši, vējiņš. Beigās izdzer kaut kāds 10 taliņas. Nospus mēs runājam, kāpēc ne? Tu esi tagad dzīves, kāpēc tu nevari iedzert tālu, tu jau nevārties pa zemi, tu nedemulē mašīnu, tu nedaudz stiklus mājā. Var arī to darīt. Jā, respektīvi, ka man tā... Tu jau tā Anģi kaut baigi taisnojies tagad. Man nav tāda, piemēram, es kā Ziedlēkos, ir bijušas epizodes, ka es neizrēķinu, ja, šmigu, piemēram, tas ir noticis pāris reizes tā, ka ir jāiet uz skatos 2 kaut kādā festiņā. Tur Ziedlēkos. Atnāk organizatori, nevaram apmainīties uz 2. Uz 2. Apmainīties ar to grupu. Davai mainamies. Un tu tikai iekapā sēdi ar visiem bazarē, ja, un pieslies kājās. Ja. Bet tagad es tā vairāk, man arī, zin kā, tagad šī vecumā ir tā, ka, īstenībā ja tā baigi, piemēram, 0,7 kaut kā, tāda pohira un diskomforts, nervi nav vietā kaut kādas 2-3 dienas. Ķermenis vairs netur, līdz ar to es stipro vispār nekaifoju. Es tā varu, tā siltumiņam kaut ko. Bet man garšo piebalga sālus, man garšo valmiera mūžu. Viss noreklamē. Jā. Augsts saliņš man garšo. Tīpaši, ka es nospēlēju tā mājā, braucot tā čiņ. Un es to sāls arī varu izdzert kaut 6, 8. Cīries tā, ka negribās. Man bija tā, ka mēnesis vispār negribu neko. Un pēkšņi es braucu ar riteni. Man bija tā, ka es pagājuši gadu nedzēros kaut kādam 20. martam no 1. janvāra. Vienkārši negribās, ka lienē kaut kāda mistika. Un tad pēkšņi es gāju pa ielu un pa Tērbats ielu. Un tur čaļi sēž un tieši tāds glāsa ar putiņu, ar tādu topiņu. Un es viņi garšīgi dzer. Es iešu un vienkārši Tērbats vispār nebija plānojis. Es stāvu uz to dzīvi skatos. Ir jābūt naudai, ir jābūt ģimenē, visam kārtībā, ir jābūt saplānotiem koncertiem, viņi ir jānospēlē, bet brīvā laikā, ja tev tas sagādā prieku, kāpēc ne? Jā. Klau, mazai atkāpīties, tad tagad es tev gribu parādīt video. Man interesē, tu viņu esi redzējis vai nē, bet
Tur ir viens, es nezinu, varbūt, ka viņš ir pat kaut kāds sabiedrībā zināms. Čāls, es viņu iepriekš, es nezinu, kas tas tāds ir. Jā. Bet viņš tēloja, un viņš laikam pat netēloja, kā tu runā, bet viņam baigi sanāca, ka izklausījās pēc tevs. Tas mums ir bargais, ja Nacionālā teātra aktieris. Nu, paskatīsimies, tad tu pateiksi, vai tu šo esi redzējis, un ko tu saki, vai ir precīzi vai nav. Šito ten sākumu viņi pastīsim. Es skatījos, blīns, tā smējos. Šitais. Blēņas, atvainojies, svarīgais savu ētlo nopīkstināt, vai bišķiņ paiet mājā, blēņas. Ir man stāv tieši priekšā, blēņas, tam kasas aparātam. Es varu nopīkstināt, blēņas. Tagad tā. Mums ir viens teikums. Jā. Šitais, ne, viņš vadīja kaut kādu spēlmaņu nakti. Tagad es biju par to straumu izteicies. Viņš vadīja spēlmaņu nakti, un viņš tur pieminēja manu, un es skatījos, ka viņš Ēlandam man tur parodēja, viņam ļoti labi sanāk. Nenormāli labi. Bet es nezinu, kā viņu sauc. Es arī nezinu, kā viņu sauc, bet man liekas, ka viņš arī varētu būt kaut kāds aktieris. Es pieļauju. Nu, viņš tāds šķiet, ka jā, bet viņam ļoti labi sanāk. Jānoskatās. Tad bija pāris vai 3 epizodes bija ar Ēlandu, kur bija pasaciņa kaut kā par sarkangalvīgu. Kas par debies? Viņam labi sanāk, viņam reāli labi sanāk. Viņš paņem ādu un etlonu. Nenormāli pēc tev, jo tā balss tik specifiska, vai ne? Tev vispār reāli, ja tu kaut kā savas dzīves laikā kādam zvani, tu šim momentā atpazīst, vai ne? Pa telefonu, vai ne? Tu reāli nevar kaut ko uzrunāt tā, ka tev neatpazīst. Atpazīst, jā. Vai ne? Klau, pa tevi, Anda, runā to, ka tevi savus arī podkāstu, tu pa to sauc par podkāstu? Jā, podkāstu. Jā, nu, Klau, un cilvēki runā, ka tu savos podkāstos runājot vairāk nekā viesis. Pēdējā laikā, vai tā ir un kāpēc tā ir? Es izstāstīšu. Piemēram, tagad es vadīju Rāmas Uguns TV 24 1100 raidījumus. Es nerunāju vairāk par 5% no sarunas. Tev bija sakrājies, ja? Nē, es vienkārši klausījos. Es redzu, ka cilvēkiem patīk, ka es klausos. Šis nav, un tas bija izlietojošs raidījums, kur principā atnāk cilvēks, es atzīmēju visu viņa panākumus, tu esi sasniedzis to un to, un kā tu tā māki, kā tu esi tik ruts, un cilvēks stāsta. Un man ir interesanti, un cilvēkiem ir televizori arī. Šeit ir saruna. Tā kā mēs. Es runāju, es, protams, zinu, ka pārtraukšana nav nekas labs, jo tad brīdī, kad tu pārtrauc cilvēku, tu it kā starp rindām saka, ka tas, ko es gribu teikt, ir svarīgāk nekā tas, ko tu gribi teikt. Bet tad pašā laikā, zin kā, nav jau arī tā, ka, piemēram, ar Armānu Simpsonu, es tā rezonēju ar to problēmu, un es speciāli gribēju pateikt to, ko viņš nekad neatļausies pateikt. Par tām vecinēm, kur zēni kapā, 4 bērnu ģimenē rukā. Ja viņiem muguru neviens nepapājā, viņiem sprandu neviens nepakas, viņi rukā un beigās viņi izjūta totālo bezjēdzību no tās rukāšanas. Ka tā nauda ir un tu rukā un tev jāuztur tāda ģimene, bet tu nejūti kaut kādu tā kā mīlestību, atgriezenisko saiti, un es zinu, viņš pats nekad to nepateiks. Un tāpēc es sāku par to runāt, jo es nevainoju, piemēram, viņas sieva 100%, bet kaut kas tur nav kārtībā. Un pēc tam, kad viņš dabūna to it kā depresiju, to bezjēdzīgumu, nav jau tā, ka viņam iedod čalim mēnesi tur pansionātā pagulēt. Šeit jau Anda depresants un hujā arī tālāk. Un viņš vienkārši hujā arī tālāk. Un arī, pieņemsim, ir arī, Laura Sālē tikko bija astroloģi pie manīm. Un mēs runājam par tiem drausmīgi daudziem šarlatāniem, kas tagad ir Facebookā un Instagramā, kas tur visiem māca dzīvot. Viņi saka, es nevaru tos šarlatānus izturēt. Bet tagad es viņai prasu reāli. Tagad parunāsim par šarlatāniem. Viņi saka, tu gribi, lai man ar akmeņiem nomētā. Un es pēkšņi jūtu, ka viņi negrib vairs par to runāt. Un man jāvēl karā. Jā, es saku, jo tāpēc tas ir ārā. Un tie cilvēki nāk un vienkārši tur stāsta pilnīgu vati dzen, bet ar likumu tas nav aizliegt. Un es it kā pārņēmu to iniciatīvu, ja es jūtu, ka otrs pats to nepateiks. Bet vispār man nav problēma klausīties. Jā, nekādas problēmas. Ja cilvēks ļoti interesanti runā, es varu atvērtu muti klausīties. Bet ja es jūtu, ka bišķiņ mači ir jāizvelk, tad es sāku runāt ar baigi pa vidu. Tā. Jā, ok. Jā. Bet, tad sanāk, ka šobrīd tu principā strādā tikai brīvdienās, tev tāds arī tas stiliņš ir tāds, ka reāli tu spēlē brīvdienas un pa nedēļu tu pa lielu... Man ir pirmdiena, nodiena, trešdiena, ceturtdiena brīva un piekdiena līdz vakaram. Super dzīvi, ne? Es tāpēc man ir 9 laimē. Bet pagaidā, reāli, pietiek var sastrādāt, ja? Strādājot tikai brīvdienas, tu viņus nomoči un tad tev viss ir kārtībā, ja? Kā es jau daudz spēlēju, piekdienas reiz 2 pasākumus, sestdien 2. Pa nedēļas vidu vēl kaut ko vēl novadu. Tad tajā podkāstā man ļoti labs atbalstītājs kredītņēmēju palīdzības programma, kas tur apvieno kredītus. Viņi tiešām ļoti labi atbalstītājs, neko nevar sūdzēties. Plus vēl tagad Jūglas ielas restorāns. Es tiešām nevarēju. Bet es kā ar piekdienas ielas, tas jau nav viegli tos končus spēlēt. Tev ir jāatdziet, man ir jābūt
attraktīvākiem cilvēkiem tajā telpā. Man ir jārunā ar dziesmām, jautri, interesanti. Jāsaprot, kādu dziesmu tu spēlēt. Kad tu nodziedi 3 taimas pa 40 minūtēm ar giču, tad ir lielāks besis nekā pēc 6 stundām mežā. Nopietni. Tu esi iztukšots. Es visu laiku dziedi, tu atdod. Tas ir tā kā bija tāda terapija, kad tev sakrājies, apstājies, nezinu, pļaus malā ar mašīnu, ieja pļaus vidū un pamēģini minūti, uzņem laiku, pamēģini minūti kliegt. Es tev kliedzu 4 sekundes, pamēģini minūti. Tu vienkārši apdirsīsies, tu apsēdīsies mašīnā, vispār no spēka. Es tev kaut kādā ziņā varu saprast, varbūt vairāk kā kaut kāds vidējs skatītājs, tāpēc, ka es, piemēram, pats kāzas vadu pa vasarām. Tas arī, tas ir tas pats, ko tu saki, tev ir jābūt telpām vienmēr visaktīvākajam, viskaļākam, visinteresantākam, un pēc tam tu esi tāda izžmiegta oga tur brauc pēc tam. Tāpēc jau meistari ņem līnijas, snuķī. Es domāju, ka tu esi pie meistariem? Nē, es esmu visu kaut ko dzīvē redzējis, tic man, pa daudz bišķiņu, nekā vajadzētu. Bet tur tas ir tā, ka tev ir jābūt enerģiskam, zavaģilam tev ir jābūt. Tāpēc tas alkohols arī ne jau vienmēr nosņems spēlēt. Bet, zin kā, vispār Latvijas, kad pasaka alkohols, visi redz uzreiz novēmušos cilvēku, kurš vārtās un neskarīgi runā, vai viņš viņš cilvēks iedzēris bija. Iedzēris, jā. Tas ir galvenais valstī, kas ir pirmā vietā pasaulē alkohola lietošanā. It kā nevarētu izdzert 200 gramus rumu un būt super inteliģents, runātīgs, atraktīvs, interesants, jā. It kā nevarētu iedzert arī 0,5 kaut kādu visīti ar kolu un vēl ar ābolu sulu un vēl joprojām būt atraktīvs čals, kas var savākt cilvēks runāt. Vienmēr visi uzreiz kaut kā redz nokritušu cilvēku. Man tas, piemēram, Anglijā arī to have a drink, let's to have a drink, let's go to the... Nav tādas maigās versijas latviešu valodā. Jā, var dzert, dzērājs. Jā, uzreiz slikti, jā. Viņš gadījumā nebija iedzēris, izskatījās, kad ir iedzēris. Tad skaidrs. Kas, bļaļ, skaidrs? Kas ir labāk, bļaļ? Būt vienkārši rakmenis seja tukšām pelēkām acīm, ka tu esi nekāds garlaicīgs, jā? Tas ir foršāk. Nerunā par šoubiznesu. Man, piemēram, es skatījos Demienu Raisu, akustisko mākslinieku. Viņš teica vienmēr, akustiskiem māksliniekam ir jābūt tādam, kurš ir izdzēris lielu sarkanvīnu glāzi un kuram šodien vairs pilnīgi nekur citur nav jābūt. Esmu šeit, tagad... Man siltumiņš ir cauri, es runāju forši, bet man ir koordinācija pirkstiem un dikcija balsī. Bet jā, kāpēc ne? Mēs vienreiz dzīvojam. Kad tad mēs pabaudīsim? Vienkārši jājūt. Es arī esmu, protams, ka esmu pāršaubu. Man nebija tā, ka jāspēlē 3 tēmi kaut kur LA, kaut kur Pigaunijas robežas. Atnāk čaļāņi, bet tu pamēģini šito brāgu. Tas ir, iedzer benzīnu, saka, 80 grādi, nemīļš, bet. Un es jau jūtu uz 5. tēmu, Zaķīts saka, vecais bišķi savācies bišķi, zin kā. Un es zinu, bet tas ir kaut kādi jau 2 naktī, visi jau tur planē, tur surot, visi tur, un tāds, un tas ir baigi reti tāds, jā. Bet, protams, man patīk spēlēt giču un būt kompānijas dvēselē, un man ir bijis arī tā, ka, piemēram, vispār pieņemsim neko neiedzeru, tur visi ir iedzēruši tajā pasākumā. Es saku, Āņš, klausies, pēc pirmās nospēlēju pirmo tēmu, viss ir forši, bet kas tev ir? Kāpēc tu nevari iedzert bišķi? Nē, es saku, kas ir? Pagājuši reiz, ieraudu, tagad tāds, visi it kā Āņš ir labi, kaut dvēseles nav, bļā. Nav bišķi dvēseles, nav kaut kā sviedriņa, nav kaut kas acis nemirdz. Dvēseles auss palikusi. Es saku, vecais, bet es labi jūtos tiešām. Jā, bet pagājušā tur tādu humoru vecīt stāstīja, mēs tur pa zemi bijām, jā. Tā kā ir jau tā parastā dzīve un ir tas šoubiznes, es strādāju balītēs, es strādāju svētkos, cilvēki atpūšās, viņiem arī vajag. Un ir jau tāds zolīdie, ir arī tāds kā, kur visi sēž, jā. Firmām bieži tā, ka viens neiet dejot, tāpēc, ka pēc tam, mans pirmais aizgāja dejot. Kaut kāds padomās, jā. Ko padomās, vienmēr priekšnieks aiziet dejot, pārējie aiziet dejot. Tāds arī ir moments, bet, jā. Tā kā pasaulē ir viss kaut kādi garšīgi vīni un vermuti, un kas tik nav forši. Vienkārši, to sev jāpazīst arī. Kas ir svarīgi, jāuzkož. Uzkost nenormāli svarīgi. Nenormāli svarīgi. Tomēr ir... Jāatcerieties skatītāji, vienmēr uzkodēt. Jā, tomēr vajag gaļiņu sagriezt, sieriņu, vajag sagriezt normāli sīpoliņu, skāp gurķīti, asie gurķīši tādi ir. Spilvē norikot, asie gurķīši. Aso gurķīti, gaļiņu, sieriņu, visi forši. Spilvē rakstiet e-pastā, viss sadarbību uztais izma gurķīšiem. Klau, Andri, tev ir nenormāla pieredze ar tiem visiem privātajiem pasākumiem. Padalies bišķi no kaut kādiem interesantiem stāstiem. Tādos pasākumos līdz kam var tas viss aiziet. Ir jau kaut kāda arī interesanta piemēra. Man viens interesants moments, kad
bija jāsaņem honorārs, un tur tas, kas tas maksātājs, teica, nu, ieiem točā, ieiem. Tad liela toli tur tāda. Es saku, nu, ieiem tie točā, viņš klausies vecais, es gribu ievilkt snuķī no tavas ģitāras, bļā. Uztaisīja līnijas manas gičas, es nezinu, vai to YouTube varu stāstīt. Un vienkārši es turēju tā kā Džodijs Cash, tā kā kaut kāda zvaigzni, un viņš no gičas, šņak. Un es tā, nu, cool, nu, viss kārtībā. Un, visādi brīnumi bijuši. Nu, tā, tas ir, tiksim... Principā es spēlēju, un cilvēki dejo, nelaiž prom. Tas tā, bet kaut kas Baigais tāds, bet tas nekas, principā, man pasākums ir, ka spēlē, visi dejo, visi bučojās. Nekas tāds arī nav, man vienmēr lien līdzi, arī mazais bieži līdzi, jā. tā zolīda pārsvarā. Nekas tāds baigais nav, godīgi sakot, ko stāstīt. Neviens man virsū nekrīt. Man bija viens debils pasākums pirms kādiem 2-3 gadiem. Es atbraucu, zin kā, visu baigākajā pālī. Man mikrofons stāv vienu vecinu, deju un ar dirus visu laiku, man mikrofons statiem, man tikai miķis laiku seju. Jā, un es dziedu, es domāju, bļet, zobus iztīšu, un es saku, klausies, es saku, Miķis, es tā apturu dziesmas vidū, es saku, var bišķi paiet, es saku, man negribās zobus izsist. Tu viss tas turpinās, māc ar to dibanu par to mikrofonu, Miķis pa muti, es domāju, es domāju, jānospēl. Ziņā, dažreiz sev žēl mazliet paliek, zin kā. Un to trešo reizi es teicu, es saku, kas šis par bezpriģelis, var sākt šo te veceni. Pienāk Džeks, tā ir mana māma, ko tu mana māmu grūzīja, Es saku, bet tā mamma sev sita dibanu mikrofonu, es 3 reizes palūdzu, un zēns tur apmēram tūlītās būs te kaut kāds mahačs un kaut kas. Es saku, sirotā to mammu, bet what the fuck, es saku, nevar tik daudz, kaut kas jāciena, un ko viņš sāk man, zin kā, sāk gāzēt, organizators pienāks klāt, uzmet piķi pa virsīts, viņš brauc projām, tie visi ir. Tie visi pilnie flomā, jā, ka nav ciet jau, tāda kaut kāda. Bet ja ir pārdzērušies, tad ir ritīgi grūti, ne? Pēc manas pieredzes, man liekas, ja ir tāda pārāk pārdzērusies publika, tad jau viņi nekontrolē. Nē, man ir sārāk kaitīgi, ka sāk repertuāru kontrolēt. Kad dziesmas vidū pienāk viņi, šito nē! Vajag zīlīt no Lingas. Es saku, zīlīt jau ir līva dziesma. Lingas! Un kaut kāda tāda, bet vispār es izjūtu, glīdzi sakot, cieņu. Cilvēki normāli izturās. Jēdzīgi dejo un tā, es neko nevaru tā. Nav kaut kāds pilnīgs vājprāts, teiksim. Okay. Jā. Es tev gribēju pa autiņiem uzprasīt. Tev patīk autiņi? Neinteresē vispār mašīna. Vispār ne. Kur tu pats brauc? Tas Kia Sorento džipu es braucu. Kia Sorento. Jā, foršs džips, mīksts, viņš ērts, viņš ļoti super gaitā ir. Viņš labāk sēd nekā ar Volvo XC90. Jā? Jā. Man ir Volvo XC90. Jā. Volvijas tāds cietāks, viņš tāds mīkstāks ir tāds un tāds. Man nekad nav interesējuši mašīnas, es vienmēr mašīnas pirts kešā, nekad jaunas, tādas, kas ir jau ar gadiem. Es viņas sataisu vienmēr, tur viss sametinu, viss sataisu super, lai viss iziet, vienkārši brauc. Pēc, ka man mašīna reāli vajag, jo pa lielu naudu man Latvijā negribās mašīnu pirkt. Pēc, man liekas, ka te viss ir tricky, ka te viena mašīna var no 3 uzmetināt nilgu baltu salonu un kaut ko. Tas, man liekas, vairāk Lietuvas tās, ne? Es nezinu, vienmēr sakot, un arī kaut kādā kredītām negribās ņemt. Man, piemēram, ja man jāizvēlās nopirkt mašīnu par 10 000, es labāk nopirkšu mašīnu par 3 000, par 7 kaut kur aizceļošu. Vai uz New York mēs bijām vienmēr arī. Ļoti mazsvarīgi tā mašīna. Vispār ne. Es gribētu, lai man neinteresē. Pasties kā cik 6. salons. Kruts salons un... Jā, man tiešām interesē ceļot kaut kādu jaunu iespēju, kaut kas tāds. Man ir ģitārs, tur ir pa 3000 ģitāru un tas man tā, bet pa pusotru, bet mašīnas tagad tā ņemt un izņemt tā Čiriku, Pitnariku, Kašānu, kaut kā tur, man piemēram patīk Jeeps Grand Cherokee, man patīk 13. gada 14. tās lielās, bet ja viņam kaut kāda automātiskā kārba aizies, paņemsies tur remonts 3,5, naher tas viss ir vajadzīgs, No tā, neinteresē, tas man galīgi nav manējis. Okay. Klau, Andri, kaut kādās intervijās, podkāstos un tālāk, kas ir kaut kas tāds, kas tev nekad nav jautāts? Man viss ir jautāts, un es uz visu atbildēšu. Man ir tā, ka man vairs nav vispār ko slēpt. Nav tabū tēmas. Nav vispār nekādas tabū tēmas, nē. Tev ir tagad... Ko man nepateikt? Tu esi reāli, tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas saka, kā ir un netēlo. Bet kāpēc lai es neteiktu, kā ir? Klausies, Andra, kas ir kaut kas tāds, par ko tu redzi, tu tagad pie manis atnāc uz nofiltrāciju? Kas ir kaut kas tāds, ko tu pats gribētu parunāt? Par ko tev patīk parunāt? Tad īstenībā, man parās ir tā, ka esmu tik daudz ko runājis un pateicis, kas man par ko parunāt. Man gribētos, lai cilvēki ir godīgi,
Kas man iebjās nenormāli afēristi. Man iebjās šie krāpnieki, kretīni, kas cits cilvēks krāja visu mūžu naudiņu, ja? un izkrāp viņam un tā tālāk. Un mūsu valdība nevar neko izdarīt ar to un visu to naudu izkrāp no bankām. Lēši ir kaut kā tikuši to garām galā, bet Latvija neko nav 2 gadus darījusi, lai Latvijā būtu mazāk apkrāpti cilvēku. Cilvēki Latvijā tā ir nenormāli daudz pašnāvības tie apkrāptie. Ir cilvēki, kas ir tur vīrietis, sievieti jau stipri gados, 70 sakrājuši pa visu dzīvi, tur kaut kāds 100 000, ja? Un viss kontā ir 0. Un es zinu, ka tur karās un cilvēki 8 klonuzepāmas izdzer un aiziet. Tas ir drausmas. Kaut kas tāds, šitie visi muldētāji, dirsēji, kas mānās, kas liekuļo tādā, nevis tā parās kā ikdienā, bet tā. Šitie tādi kretīni. Ja? Tas tāds moments, bet pārējais. Tā dzīve, man tāds, kā saka, vecums, ka esmu sapratis, ka tu nevar izmainīt dzīvi, tu var izmainīt tikai sevi. Es runātu par kaut ko, bet es tos cilvēkus neizmainīšu. Ja man kaut kas nepatīk, man nepatīk tāda publiskā telpā arī mākslinieki, ja, un es zinu, kā viņi kretīni un dirsēji, un kā viņi melo, un visi zina, ka viņi dirši un pofīgi. Tev tagad ir 48 gadi. Jā. Es pirms mūsu šīs sarunas vēl iegūlēju, paskatījos, es biju šokā. Jo man tā no malas skatoties, man liekas, kā Aņģa aktīvs, viss tur notiek. Es arī šokā. Man liekas, man kaut kā 35 būtu 37. Bet, lai es beigtu pagāju, tīsmā gara dzīve bijusi interesanti. Esmu bijis profesionāls basketbolists, tad žurnālistikā uztaisījis aiz kārs, tomēr 25 gadus aiz kārs. Un tā mūzikas dzīve, un esmu arī tur vairākas reizes bijis precējies, man ir 4 bērni, esmu bijis 4 dzemdībās, un tur un šur un strādājis ārzemēs, un tur visi bijis baigi daudz, kas tā saprot, ka vispār varētu būt arī tie 48. Baigi daudz, kas piedzīvots ir, jā. Es tev gribēju prasīt, kā tev pašam tā sajūta, vai ne? Tagad tev 48 gados, vai ne? Un kā ir bijis pirms 10, pirms 20 gadiem? Tu pats jūties savādāk, vai tu pats... Cilvēks, es tev paskatīju, tev būs 48 gadi, tu sev 30 liksies pilnīgs idiots. Pilnīgs. Tev kā 30 liekas, tu esi krūts, tev 30, 35 tās debils vecums, kas lielākās kļūdas pieļaut. Pēc, ka jūri līdz ceļiem, tu vairs neesi jauns, it kā tu neesi pavisam jauns, jā. Bet ir kaut kāds briedums un tā tālāk, bet un tad tev liekas, tagad jāmačo, tu visus stulbākos lēmumus pieņem. Ko es varu pateikt par 38 gadiem? Es biju tur ģimenē, man bija divas meitiņas, un es strādāju TV24 un spēlēju konšu. Tā normāla dzīve bija, bet man viss likās daudz vienkāršāk. Jo tu vecāks paliec, jo tu saproti, cik tā pasaule ir komplicēta, ka tomēr katram cilvēkam caur dienā iet tūkstošiem domu, tu man sēdi tagad pretī, es nezinu, ko tu domā. Es varbūt aiziešu projām, varbūt man apdirsīs aiz muguras. Es esmu izdevīgs, katrs kapā par savu izdevīgumu. Viens otru priekšā nenormāli izliekās. Šajā vecumā zinu tik nenormāli daudzus ārprātīgus dzīves stāstus, kurus es nekad dzīvē nebūtu varējis iedomāties. Piemēram, vīrietis ar sievieti naktī vēl mīlējās, saka viens otram, ka mīl ģimenē dzīvo ar 2 bērniem. Tad viņš no rīta aiziet 8 uz darbu, atnāk 10 vakarā mājās un nav vairs neviens mēbeles un sievas nav. Un viss kaut kādi tādi pizģeci, ka cilvēki, kuriem tu esi bijis pārliecināts, ka viņi ir tādi, viņi ir bijuši absolūti pilnīgi savādāk un dzīvoši ar... Es redzu šodien pasauli kā daudz sarežģītāku, daudz jocīgāku, daudz komplicētāku vietu. It kā viss ir vienkārši, jā? No vienas puses, jābūt labām, tad cits būs, bet nē. Es skatos cilvēku ar biorobotu maniakāli, kas viņam tajā galvā darās, tajā paurī, kas notiek vispār pasaulē, kā var 16 000 protestētājs nošaut par to, ka viņi grib dzīvot savādākā valstī, vai 1 200 16 000? Kur nošauja 16? Irānā. Jā. 16 000. Krieviem ir 1 200 000 zem zaldāti. Jauni puikas pārsvarā 20, 23 gadu, kaut kāds tāds pizģēts notiek tagad. Un es par to tā vairāk domāju, ka tas cilvēks ir interesanti, ka viņš tā dzīvo, un mēs galvenais suņi un kaķi, viņi staigā pohujā, viņi neko nezina. Mēs zinām to limitu, ka cilvēks dzīvo tos 70, 80 gadus, mēs zinām to limitu, un kad saproti, tu jau jaunāks nepaliec. Un tad es domāju, man 48, tas ir sūds, bet pēc pāris gadiem man būs torta ar 5-0. Kāds, bļaļ, 50, kāds? Un ja dzīvo Latvijā 77 gadu, 80, 30 gadu palikuši, un 3. daļu tu noguli. Tīrajā 20 gadi, un tu to zini, kas vairāk jau nebūs.
Nu, aizvilks līdz 90, bet viss malas sāpēs dirsā būs. Tur, nezinu, un tas jau 20 gadu, ko tagad darīt? Dzert kaut ko sākt, kaut ko šņaukt, ko darīt? Es baudīju dzīvi, esmu daudz, vienkārši, vai varbūt tieši ceļot, varbūt kaut kā nomierināties, iet sevī salēnāt to dzīvi. Es domāju par laiku, ja, un tā. Tu saki, arvien grūtāk paliek, jā? Ne, paliek dzīve, paliek apkārt interesantāk, bet arī komplicētāk, jā. Un tā, es jau tā baigi dziļi rokas skatos uz maziem bērniem, es domāju, man vecmāmiņa taču arī kādreiz bija 5-gadīga meitenīte. Ja, un beigās visiem būs tie 80 un tā, nu es tā kaut kā skatos. Tas nav tā depresīvs, vienkārši tā skatos to dzīvi tā. Ja. Tas ir 30 gados izmēram, tas ir vispār visi ir tā kā priekšā. 48. Karš, tu saki, es vēl neko neesmu nokavējis, jā? Nē, vienkārši vajag dot ručkā, vajag darīt to, ko gribās. Pofīgi, vairāk tā nauda, mazāk tā nauda. Nebūs, tad atkal būs un nevajag uztraukties. Kas ir baigā ekskluzīvā lieta, tā točni dzīvo tā, kā tu jūti. Baigā ekskluzīvā lieta, jā. Jo intervējot tos 90-gadīgos cilvēkus uz nāves gultas, viņiem prasīja, ko viņus vairāk nožēlo, un tur kaut kā 90% pateica, ka darīja tā, kā gribēja citi, nevis tā, kā grib pats. Tad māma teica, ka jāstājās tur, negribēja stāties tev skolā. Sieva teica, ka vai precamies, īstenībā negribēja, godīgi sakot, viņa precēt. Bļaļ, nu aprecējos. Beigās uzcēla māju, viņai parādījās cits džeks, pasūtīja man divas, dalīja manas pusēm, viņai palika māja. Es jūtu, ka nevajag precēt. Un kad visu laiku es izdarīju, kā gribēja citi, bet tu taču jūti, ka nevajadzēja. Nu, tas tāds moments, ko saka te cilvēki, kas ir dzīvi nodzīvojuši. Tu mājā dzīvo? Es dzīvoklī dzīvoju. Kur tavu māju? Man māja ir, man ir mammai vispār māja, kur es bērnībā uzaugu, tur Zāles ielā privāta māja. Nu, tur es uzaugu. Nē, kur tu uzaugu, tas tā, jā, bet... Jā. Nu... Tad es dzīvoju Varavīksnes namos pie Jūrmālas šosejas, tur, kur ir Skais. Skai, lielveikals. Tu tagad visiem izstāstīji, kur tu dzīvo? Jā. Bet vispār, teiksim, tu māju gribētu vai es visu mūžu dzīvoju mājā. Man māja neliekas, man nav bijis, Man nav tāds, ka tagad jānopērk zeme un tad jāsāk būvēt savu māju. Man tas asociējās ar šausmīgiem izdevumiem, ar visādiem kreņķiem. Plus es zinu 3 pārus, kas izšķīrās viņa brīdī, kad pabeidz māju. Okay. Tāpēc, ka viņi jau sen īstenībā nebija viens otram domāti, bet viņiem abiem viņas abas vienoja tās sapnis par māju. Tad mums būs māja, tad mēs iesim iekšā, tur tāds milzīgs dīvāns būs, un tāda virtuve ar gaismiņām, tur tāda hāle un kamīns. Un iet iekšā, viņi tur sēž. Nekas jau nav mainījies. Mēs vienkārši sēžam fucking mājā. Ķipa savā. Jā, vienmēr liekas, ka tā laime, tu līt jau viņa būs, vēl tikai tas, tikai tas. Laime nav absolūti saistīta materiālām lietām. Ir prieks par jaunu mašīnu, prieks par kaut ko tur jaunu, es arī nopērku sev kaut ko, ja ne? Bet tas baigi pāriet nedēļa 10 dienas, tas iekšējais garīgais stāvoklis. Laime ir, vakar lasīju, ka nekas nesāp fiziski un miers dvēselē. Ja, kad nesāp tev fiziski nekas, ja, un kad tev ir tāds sirdsmiers, mierīgs sirds, ka tev nav stress, strīms, ka tu nešaubies, man vecina man krāpa vai nekrāpa, tu sāc rakņāties viņas telefonā, moši viņa man melo, varbūt viņai kaut kas, varbūt tur, restīvi, ja, kad kaut šitais te, lai, tomēr tas tā svarīgāk. Es atceros, ko es tev vēl neuzjautāju iepriekš, ko es jau gribēju. Varbūt to arī īsumā ieskicēju. Kas tur toreiz bija? Tu tur mēģināji iestartēt politikā, ja? Kas tur bija un kā tas beidzās? Es biju baigi vienkārši. Es vadīju tās Rāmas uguns, 4 gadus vadīju intervijas katru dienu, faktiski pār 1150. Tas ir tāds apjoms. Tas ir vienkārši nenormāli. Un man zvanīja Rudolfs Eicis, un tad viņš saka tā un tā, ka turpmāk intervijas būs piekdien, sestdien, plus mēs brauksim pie cilvēkiem ciemos, nevis viņi nāks uz studiju. Un es zinu, no rīta saku, ko tad es saku, 2 raidījumi tikai nedēļā, nebūs vairāk 5 raidījumi, kas es saku, alga arī mazāk būs. Viņš jau droši vien, ka jā. Es domāju, ko? Es nezinu, uz pusi samazinās, jo tāpēc daudz nemaksā. Vispār televīzijās daudz nemaksā. Jo tu esi ķipa televīzijā, tu esi apritē. Ja kāds domā, ka komerces televīzijās maksā ko, nē. Bet valsts mēdījā tik tā ir cita lieta. Un Hopsa man zvana Brēmans Rudolfs, viņš ir kāņģa, ko es saku, neko es saku, man kaut kā negribās vairāk tos Rāmas uguns. Es jūtos KPV vecais, Rīgas saraksts, 6. numurs. Mums saka, kas tev izglītība? Es saku, sporta pedagoģiskā, psiholoģijas pedagoģijas fakultāte. Šā te komisija, apakškomisija, bērnu jauniešu sports. Viss pizdzēts. Es tā, es nebiju aizdomājis, vēl kaut kā džeksāk dirst, bet pēc televīzijas jau nāk politika. Es domāju, es saimā, ar tiem nogurušajiem zēniem sēdēšu tur. Kaut kā jūt, ka moška,
Nu, davai, zin kā, es vienkārši tosēt, sāku interesēties, kā ir valsts, kā funkcionē valsts vispār, nu, kas tur ir likumdevējs, kas ir izpildvar, kas ir komisijas saima, kas ir ministrs kabinets, kas ir parlamentārais sekretārs, kas un ko un kā. Un tā, bet kā mēdī strādāja interesanti arī. Es tagad aizies, kā viņš saka, kaut kāds kultūras debats notiek Mākslas akadēmijā. Es saku, par ko tur bazars. Tur tev atsūtīs e-mail, vošiem kultūras debats. Bazars būs par to, kam dot valsts naudu, kam nedot, ko dara pareizi vai nepareizi valsts mēdī, nu, par nodokļu naudu no tālāk. Un es ietu, Melbārdu sēž, Dālders bijuši šitie kultūras ministri un vēl tur kaut kas. Bizģets Andris Kivičs, tā kā es apsēžos, nu, kam tad dot valsts naudu, es saku, nevajag dot visādiem ļoļikiem, kaut kādiem, kas uzrakst grāmatu, breģi, nevar pārdot 12 eksemplārus, viņu valsts naudu kādām veciniem, kas zīmē kaut kāds mistisks gleznas, un tad valsts pērk, nevajag beztalantiem dot valsts naudu, viss tur progresīvi tajā laikā. Viņam vēl nebija tā partija izveidos, es jau jūtu kaut kāds, šās džemperu vecens. Kaut kas jau smirdēja. Jā. Un tad Kivičs grib būt kultūras ministrs, visur panesās. Es tādā ahujā, no kurienes? Kāds kultūras ministrs? Tas kultūras, Kivičs kultūras ministrs. Un es domāju, un, protams, ka mēdī uzrast kultūras ministra kandidāts. Galvenais, ka tā KPV partijai vispār nebija paredzēta kultūras ministrija. Viņi gribēja visus apgriezt ministrijas, ka kultūras ministrijas nav vispār, tā kā Amerikā. Amerikā nav kultūras ministrijas. Un tas, to politiku, bet vispār pretīgs laiks. Cilvēki riņķī liekulīgi, rociņas mīkstas, slapjas, atčelis visiem šādās. Nav neviena, divas sadītātas kārtīgas večs. Visi gatavi, jo pie tam politikā nav tā kā basītīt, jo es vienā komandā, un visi cīnās par to. Politika tāda komanda, kurā katrs hujā arī pa sevīm un grib nolikt pārējos. Un visi ir savākušies zem kaut kādu lozumu mistiski, ja? Tur nacionālā apvienība, ja, bļaļ, tagad čurks vai iekšā Latvijā nacionālā apvienība, ja? Vai tur vienotība, bļaļ, visi vienoti un vismā vienoti, ja? Tā. Kā tev tur tas beidzās? Viss, pa lielu netika tai saimā. Kāpēc netika? Es tur, tāpēc, ka man bija 6300 plusi un 4400 mīnusi. Pa daudz mīnus bija? Jā, man pa daudz mīnusi. Un es paliku, vēl, pirmais vai otrais strīps, man bija mīkstais mandāts, ja tur kāds lido ārā, tas varētu tu pat varēji vēl. Tas bija lākais, tagad tu esi tur tik tuvu, es tur filmēju tos vidīgas skatījumi ir un cilvēki sāk atbalstu un raksta vēstules, un jo tuvāk nāk tā vēlēšana nakts, jo tu vairāk es tur negribu, dīrs, vienkārši. Tu esi tos cilvēks, aizies kaut kādām debatēm, kur tur vienkārši kādi purni, viņi taču visi. Kas ir Latvijā politika, kas cilvēkiem jāsaprot? Politika tā ir tāda huiņa, kur tu vienkārši gribi legāli tikt pie kopējā katla naudas. Visi sabiedrība met naudu kopējā katlā. Visi nodokļi. Un tu gribi būt pie tā katla klāt, lai varētu, tagad es pie varas izdomāt kaut kādus darbus bezjēdzīgus, kurus darīs tavi draugi par 5 reizes lielāku tāmi, nekā tas patiesībā maksās un atnesīs pusīt tev atpakaļ. Tā ir politika. Tagad mums vajadzētu veloseliņa fucking tādu, par 6 miljoniem, un tur stāvēs 40 miskastes pa 10 štukām gabalā, un vienkārši asfalts jau ir dārgāks 5 reizes, miskastes jau ir 6 reizes dārgāks, ja? Un tā ir politika. Respektīvi, viņam arī, piemēram, viņi vēlētājiem apsola kaut kādas lietas, ko viņi izdarīs, un viņi pusi arī no tā izdara, tikai pa nenormāli dārgo. Ja? Bet tu domā, tāda, teiksim, godīgā politikas puse vispār nav? Nav tāda, kas tur aiziet, teiksim, ar tiešām, kas grib palīdzēt? Vai tie ir visi tādi, kas vācās ap silu? Visi vācās ap silu. Visiem, varbūt ir kaut kādi cilvēki, kuri nekur citur dzīvē nedabūs tādu algu kā saimā. Es domāju, tur pusi vismaz nekur privātā sektorā nenopelnīs tos 3,5 tūkstošus uz rokas, kas tur tagad ir. Es nezinu, cik 3,5 kaut tāds tur ir, jā. Bet viņi nekur privātā sektorā to nenopelnīs. Un mēs uzzinām par mūsu deputātiem, kā viņi sauc tikai tad, kad viņi nomirst. Mēs nezinām, kas tie par cilvēkiem tur vispār tādi ir. Kas tie par zēniem, kas tur, jā. Bet principā uzdevums tikt pie silas, vai tu jūs prātā opozīcijā. Protams, kāds cits ir uzdevums, kā domā, kāpēc ministrs, kuram ir alga kaut kāda 8,000, parakst visu laiku papīrus pa miljoniem. Pa miljoniem parakst papīrus ar 8,000 aldziņu, jā. Protams, kaut kas tur nesaiet. Protams, ka Latvijā pazūd no budžets, bija Eiropas komisijas ziņojums, 3 miljārdi gadā pazūd no budžeta Latvijā. 3 miljārdi? 3 miljārdi, jā. Tur jau kaut kas sanāk. Jā, kur visvairāk pasaulē pazūd naudu? Korupcijā. Visvairāk pazūd naudu. Un Latvija ir pilns piemērs, ka šajā valstī īsti neviens līdz galam nav noticējis. Visi uztver šo valsti kā tādu teritoriju, kur var taisīt naudu.
līdz tam brīdim, kamēr tie nāks Krievi. Es tā to redzu, diemžēl. Jā. Nu, kad ienāks Krievi, tad arī daudz turpinās naudu taisīt tie, kas būs kolaborācijā ar Krieviem, kas tā kā viņiem draudzēs. Cerēsim, ka nē. Cerēsim, novēlēsim mieru. Es domāju, ka 29. gadā būs karš. Ak, Jēziņ. Man tāds sajūta. Kā viņš izpaudīsies, tavuprāt? Nu kā, sākumā būs ultimāts, kā vienmēr, labprātīgi atdot to teritoriju. Bet tu domā, ka pa Latviju vai par Es ko? domāju, ka ielidos kādu 500-600 dronu Latvijā. Latvijā pretgaisa aizsardzība var noturēt kāds 150 objektus. Ielidos kāds 600 dronu Latvijā un no augšas piļīs pa visiem, ko Latvija darīs. Ko darīs tie NATO? Ko tie NATO kontingents, ko viņi darīs? Viņi zināt, tie kājnieki, ko viņi darīs. Ko tu darīsi, ja tā notiktu? Tu. Es esmu teicis, ka tu esi mīli zemi un tā tālāk, bet, teiksim, karot dēļ šiem cilvēkiem, kas tos sūdzes ir sataisījuši, teiksim, nu kas ir valsts? Valsts esam it kā mēs visi. Nu tad vai noslēdzam robežu, nelaižam ārā nevienu, ka jākaro visiem. Bet ja kaut kāda daļa var aizpildīt projām, ja kaut kāda politiķīši zinās, ar kuru reizi var aiztīties laicīgi, un lai paliek kaut kāda muļķi, kas te karo un mirst, jo ko nozīmē karot? Frontē, Ukrainas Krievijas frontē, Krievu karavīrs pavada lielākais 5-7 dienas. Tas viss. Tā ir nedēļa. Tu apmēram, ja Krievs nāk iekšā, tu esi dzīves nedēļu. Viss, neilgāk. Tas ir jāsaprot, tas ir tagad jau viss mainījies, tas ir dronu karš. Ir mēs 600 droniņi ielido. Viss, ko? Nu jā, noteikti var 100. Nu, ko tu izdarīsi tā Latvijā? Labi, šitajās negācijās baigi nebrauksim vairs iekšā. Novēlēsim, lai ir miers. Pa vecenēm labāk. Pieraksti gaisā. Nē, man patīk šis feminisms, man patīk pēdējais, ko es gribu pateikt. Nevajag vīrieši un tā. Mēs sievietes pašas un tā tālāk. Ja? Nē, ir foršas sievietes visās, bet feministiem, tieši radikālajām feministiem, ko es gribu pateikt. Tagad no rīta tu pamosties gultā, kur ir taisījis vīrietis. Tu iekāp mašīnā, kur taisīs vīrietis. Tu brauc pa ceļu, kur taisīs vīrietis. Tu brauc pār tiltam, kur taisīs vīrietis. Tu paņem sev nelaimīgu iPhone, kur arī ir taisījis vīrietis. Un tagad viņš tev salūzīs tas iPhone, ties viņu remontēt pie vīrieša, kurš nebūs tevis cienīgs visdrīzāk, jo viņš strādā tikai pie telefona remontētā. Pilnīgi visu radījuši vīrieši, bet visi valsts pārvaldes sastāv tur no sievietēm. Ja? Ja, tā kā, ko mēs Latvijā čīkstam? Prezidents gejs, tas tur ir Krievs, Arābs ir veselības ministrs, tur viss ir pizdzēts Latvijā. Tur ir tāda varavīgs, viņam tur sāp kaut ko, kaut kas sūdīgi, kaut kas nav iekļaujoši. Ok, labi, Andrus, tādas nocerība beigsim, bija forši parunāt ar tevi, došu tev roku. Paldies, ka atnāci. Tu tagad esi nofiltrēts. Jā, es tā jūtos. Jūti, jā? Klau, cilvēkiem, kur tev piesakot, ko tu gribi pateikt? Piesakot tev kaut kur, ko tu gribi pateikt? Nē, pērciet biļetes biļešu paradīzē.lv uz Zaiskārs 25 gadu jubilejas koncertiem. Jā, tagad ir 31. Kur notiks? Kur? 31. janvārī Ogres kultūras centrs. 14. februārī, saproties, Krustpils. Vilks savu katalogu ārā. Krustpils kultūras centrs. 27. februārī Jelgavas kultūras nams. Un tad mēs būsim kaut kādā 7. martā Jelgavā Blovā vēl un 14. martā Siguldas Devons. Krusts koncerts, kaut kāds pie 2 stundām koncerts, Zaiskārs, vislabākie hīti. Mēs tiešām mākam spēlēt tās ģitāras un tās bungas un tās dziesmas labas un koncerts ir jaudīgs un Krusts. Tā kā 2 stundas pavadīt laiku superīgi par nieka 20 eiro, man liekas, biļeti maksā. Nē, tiešām, viss, kas bijuši uz Zaiskārs koncerts, blīd, kā es agrāk neesmu bijis, fucking Krusts koncerts. Tā ir. Katrā ziņā jāatsūtīs linku, ielikšu aprakstā, vai skatītāji iegādāties biļetes. Ja? Pēdējais, ko es gribu pateikt, kad mums pirmkārt, piesakojiet man arī Instagramā, sociālos tīklus uzlikšu šeit, un tā. Bet mēs tagad dosimies iekost to piciņu, un starp citu, es sazinājos ar to pizzerijas īpašnieku, viņš teica, viņš jau Ogrē nopircis jau visu, viņš ies klausīties. Jā, tā kā pirmā rindā redzēs, viņš tev pizzu gaņot. Te Ogra nav tālu vairāk, te Ogra tūmā. Nu, jā, bet viņš Gulbenē tagad dzīvo. Viņš ir tālu brauc pēc tevis. Jā, tas arī epizodē viss. Paldies, ka skatījāties, piesakojiet un tad jau līdz nākamajai epizodē. Čau! Šeit nav masku, nav lieku sienu. Vārdi plūst kā upe dienu. Tu nāc un runā, viss ir vaļā. Uguns deg un doma klaļā. Teikumi griežas kā